Labdien! Mani sauc Jānis Slēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs. Kā zināms, diemžēl Ukrainā joprojām notiek aktīva kara darbība, kuras rezultātā katru dienu desmitiem un simtiem cilvēku cieš traumas. Viena no visizplatītākajām traumām ir trauma apakšstilbiem, kas rodas gan kājnieku mīnu sprādzienu rezultātā, gan artilērijas šāviņu sprādzienu rezultātā, gan arī citās situācijās. Un, protams, ka pirmām kārtām cieši militāri personas, bet daudz cieši arī civili personas. Manās rokās ir unikāla medicīniskā palīgierīce brīvroku kruķis. Kā nosaukums jau saka, brīvroku kruķis ir kruķis, ar ko var staigāt ar brīvām rokām. Bieži vien man jautā, ar ko atšķirās brīvroku kruķis no protēzes. Jāsaka, ka protēze ir individuāli izgatavojama, diezgan dārga, ilgstoši piemērojama un pacientam ilgstoši apgūstama staigāšanas palīgierīce. Turpretī brīvroku kruķis ir kaut kas, ko var uzlikt tagad un tūlīt un atsākt staigāšanu tagad un tūlīt ar brīvām rokām, tādā veidā piedaloties gan sabiedrības dzīvē, gan atgūstot spēju strādāt un vienkārši pārvietoties. Es gribu aicināt ikvienu Latvijas uzņēmēju un arī privātu personas atbalstīt fonda uzņēmēju mieram iniciatīvu un ziedot līdzekļus, lai mēs visi kopā varētu uz jauno gadu nogādāt Ukrainā 2000 šādus brīvroku kruķus, tādējādi dodot iespēju 2000 cilvēku uzreiz neatliekami atsākt staigāt ar brīvām rokām. Paldies jau iepriekš par atbalstu!